Labvakar, labvakar! Atkal smaidīgās meitenes ir klāt. Čau, Ligita! Čau, čau! Nu ko, mums tik ātri skrien tas laiks, es spēju tik pamirkšķināt, jau ir nedēļas beigas, jau ir svētdiena, un tepat vien ir pirmdiena klāt, jauna darba nedēļa. Un atkal mums vienmēr raisās domas par dažādām tēmām, un šoreiz tā ir plānošana, kā mēs plānojam jaunu darba nedēļu. Citam sestdiena, svētdiena ir brīvdienas, citam varbūt ir maiņu darbs, jā, tā ka nevar zināt, vai īsti sanāca atpūta sestdienā un svētdienā, bet tāds darba cēliens klasiskais ir no pirmdienas līdz piekdienai, jā, ja tā, ņemam vispārīgi. Ligita, kā ir tev? Vai tev ir kaut kāds jauns, kā tu iesāc šo jauno darba nedēļu? Vai tas ir psiholoģiski, tu sevi noskaņo uz pozitīvas nots? Varbūt svētdienas vakarā tu sev kaut ko saraksti, vai tas ir plānotājs, vai tas ir darba klāde kāda? Vārdu sakot, kāda ir tava tā ikdiena ar jaunu darba nedēļu iesākot, ar pirmdienu? Jo citi necieš pirmdienas, tas tāds stereotips iaudzis. Jā, sveicināt visiem, protams, un kādi mani plāni un kā es ieplānoju savu dienu un domāju, kā arī nedēļu ieplānot, jā, tad es, protams, kā jau mums ir pašiem patstāvīgs darbs, jā, un tā kā man arī tagad ir darbiņš, jā, tad es, protams, ko es sevi būtībā, kā jau jāieplānoju, protams, otram biznesam savam, jā, ko es nodarbojos, tad es, protams, ieplānoju arī kādā veidā to es daru, es uzrakstu visu to uz papīra. Ja? Tas man ir tā kā baigi, kā jau mēs mācījām, tu man mācīja, jau mūsu augšējie līderi man mācīja to, kā mums plānot savu ikdienu, ja? Un savu biznesu. Ja? Nu, un tad es ļoti arī daudz esmu skatījusies apkārt tāpat tās video, ja? Kā būtībā pareizi būtu ieplānot savu nedēļu. Ja? Bet es, protams, kā es daru, es, protams, zinu, ka man ir darbs, ka man ir, protams, grafika darbs, ja? Un tad es redzu, kādas man ir brīvdienas un kurās dienās man ir brīvdienas. Es, protams, tajās dienās, ka man ir brīvdienas, es ieplānoju savu, protams, otro darbu biznesam. Tā kā, bet kā tev ir, Ligita? Jā, kā tev ir, Ligita? Vai tu, piemēram, konkrēti tās brīvās dienas piefiksē, vai varbūt tu pedantiski atzīmē laiku, pulksten tikos man ir saruna, pulksten tikos man ir sapulce vai zooms, vai tu šo visu piefiksē, vai tik sīki nerakst, vienkārši uz to dienu man jāizdara tas un tas, jo katram ļoti individuāli tas ir. Es pēc savas plānošana, kā es tagad būtībā esmu uzgājis, kā man ērtāk pašai, ja? Tad es to dienu vienu, ja es pirmdienu, piemēram, man ir brīvdiena, es svētdienas vakarā tagad saplāno priekš pirmdienas, ja? Jo es esmu sev pieķērus būtībā ļoti tādā, kā sacīt, ir tas plānošanā, kad mani kādreiz tie plāni, tajā nākušā dienā, ja man būtu jāplāno uz nedēļas, es saplānoju, ja? Viss izjūg. Ja? Tā kā es pirmkārt iepriekšējā dienā saplānoju priekš nākošās dienas, jo godīgi teikšu, man ir ar plānošanu arī liela problēma. Jo, ja tev, piemēram, kaut kas notiek tajā dienā un tev izjūg viss tā saruna vai tā tālāk, ja, tad es labāk ieteiktu pēc savas pieredzes, protams, iepriekšējā vakarā saplānot priekš nākošās dienas. Un tā es arī daru, jo savu laiku es izdomāju, piemēram, es no rīta kaut ko izdarīšu, ja, tad kā pusdienas laikā, jo man jau tajā dienā tāpat tās ir savi darbi un otrs apņēmības ir savam biznesam, es to veltu, ja, tā kā es tādā veidā sev ieplānoju. Jā, piekrītu, ka visideālākais variants ir iepriekšējais vakars. Es bišķiņ tev mikrofonu atslēgšu un kaut kas atskaņojās. Lūk, man tātad arī es piekrītu kā Ligitai, ja tu iepriekšējā vakarā apsēdies, apsmadziņo, sākas jauna darba nedēļa. Ko man it kā vispārīgi gribētos visas nedēļas griezumā, bet tu tomēr saplāno, ka pirmdienu, kā to pirmo darba dienu, ja? Man arī parasti labāk ir tā. Tiklīdz es lielāku dienu apjomu paņemu, sāku plānot, tad arī, visbiežāk izjūg. Tā kā ideāli pa vienai dienai, un man ir arī tā, ka skrējienā, piemēram, tā ir pirmdiena, sākas pusdienu nodzīvoju, man kaut kādas idejas, ieceres rodās, ja? Un tad man ir par rokai, par cik es no mājām šobrīd strādāju, man par rokai ir dienas plānotājs, ja?
un man šo te arī uzdāvināja blociņu ļoti ērti. Šeit ir šodienas sapņi, dienas mērķi, šodien es esmu pateicīgs par piezīmes un skices, un man šis te iedvesmo katrai dienai savu datumu ierakstu, ja, un vārdu sakot, tas man ļoti palīdz. Un, protams, vispārīgais plānotājs, kad man ir kādas sarunas vai zūmi ar komandu vai kāda saruna ar cilvēku, normālais plānotājs visai nedēļai, kur man visi datumi par rokai, kur es redzu jau nākamo nedēļu reizēm, jāpaskrien uz priekšu, ja? Tā ka bez šiem diviem es nevaru. Ligita, kā ir ar tevi? Vai tu piekrīti, ka bez plānošanas šajā dzīvē nevar ne jaunu darba dienu iesākt, ne mērķus sasniegt nekādīgi, jo es dzirdu cilvēkus, kur reizēm, priekš kam tā plānošana vajadzīga? Kāds ir tavs šajā viedoklis? Man šajā viedoklī tomēr ir tā, ka es tikai par plānošanu, jo vienalga dzīvē, kur mēs ejam, tāpat arī pie ārsta, ja mēs ejam, ja, mums taču jāieplāno tas laiks. Tagad ir vispārīgi viss sastāv tikai būtībā no plānošanas, ja, tā kā arī rindā tev jāpiestājās, ja, tev jau jāsazvan ārsts vai tas konsultācija vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tur viss tiek plānots tagad, tā kā man būtībā arī tikai es par plānošanu, un es arī iesaku plānot savu laiku, savus mērķus būtībā, ja, un savus sapņus, ko tu vēlies izplānot, un kā uz priekšu vispārīgi tev domas ir, ja, jo tas ir ļoti, jo klausoties daudz cilvēks apkārt, kas ir gudrāki par mumsīm, ja, un tāpat tas ir stāstījuši, ja, savus dzīves stāstus, ja, no viņiem ir dzirdēts tikai, kad ir jāplāno, visu laiku ir jāplāno savus mērķus, savus sapņus, savus ikdienu, ja, savus visu tā, ko tu vēlies sasniegt, ja, tā kā es tikai par plānošanu. Jā, un es vēl gribēju piebilst, ka ja mēs neplānojam, tad savā ziņā ir šis te haotiskums, un ar haotiskumu ir ļoti, teiksim, tas papildus stresu ikdienā rada. It kā man bija prātā izdarīt to un to, man tas nebija ierakstīts varbūt, bet ikdienas skrējienā tev atkal pārliekas uz vēlāku laiku, tad atkal dialogs ar sevi, kā tu tā pārliki, kā tu atliki, kas tu par mammu vai kas tu par biznesa sievieti, un priekš kam to vajag? Tev ir plānotājs, tev ir darba ritmis, tev ir brīvās dienas, ja, un tu vienkārši pati sev šo dzīvi sakārto un atvieglo ar plānošanu, ja. Un nepavēlties, Ligita pieminēja, ka plānošana ir vajadzīga, lai mēs sasniegtu šos te mazos sapņus vai lielos mērķus, jo vajadzīgi ir šie mazie solīši, ko mēs piefiksējam ar roku, un tas palīdz virzīties, ja? Vai tas ir nedēļas griezumā mērķis, piemēram, noiet tik soļus. Savā ziņā arī plānojam, ja? Cik mēs soļus gribam katru dienu noiet, citam tā ir fiziskā, citam atkal es gribu tur vienu ēdienu reizi tādu, atkal tā ir savā ziņā visur mēs saskaramies ar plānošanu, tā kā mīļie draugi bez plānošanas savu dzīvi nav iespējams sakontrolēt, lai nav šī te haotiskuma. Tā kā tā, Ligita, ko mēs vēl varētu piebilst? Es tev vienkārši gribētu jautājumu. Izstāsti man tā, kad tu plāno, ja? Vai tu uzliek tai dienai vairākus plānus, ko tu izplānot, un, piemēram, ko tu vispirms ņem? Vieglāko plānu sev ikdienai vai smagāko pa priekšu, kad tu sāki darboties? Jā, ļoti labu jautājumu uzdevu, jo šeit es arī šo pēdējo gadu laikā esmu mācījusies. Pareizi vien visi, treneri iesaka un biznesa darītāji, jāsāk no visa saliktā plāna, ja tur nav prioritārais darbs kaut kāds, pirmais punkts, ko tu, šo man obligāti šodien jāizdara, jā. Sākt ar sarežģītāko, jo ko cilvēks parasti dara, to sarežģītāko punktu atliek uz beigām, bet pienāk dienas beigas, nē, man tomēr enerģijas pamaz, es šo te atlikšu uz nākamo dienu. Tā ka, ja tev šis punkts dzīvē ļoti svarīgs šodien, tad izdari to sarežģītāko darbu, ja, un tad tos vieglākos pievelc jau klāt, ko nu paspēsi. Es tieši tāpat arī daru, tāpēc arī pacēlu to jautājumu. Jāsāk ar sarežģītāko. Kaut kā tā. Jā, tas arī bija tas tāda īsa skicīte mūsu plānošanai ikdienā, jo, bez šiem diviem palīgiem es noteikti savu ikdienu nevaru, jo tad, kad es pauzi paņemu no šiem diviem,
Jā, man iestājas haotiskums, un man tas nepatīk. Tā kā plānojam savu ikdienu, savu jauno darba nedēļu, un es novēlu, lai nākamā nedēļa rudens ar vien straujākiem soļiem iestājas, ir vienalga smaidiem tīta, pozitīva, saulīte vienalga paspīdētu, jā, lai cik sarežģīti darbi mums jāsaplāno, un vienkārši ar pozitīvu noskaņojumu pa priekšu. Un no gultas kāpjam ar labo kāju. Nu, tas tā jokam. Ligita, paldies par šo īso sarunu, un lai mums forša ražīga nedēļa. Jā, paldies, Daci. Jā, līdz nākamajai reizei. Atā. Nākamajai reizei. Atā.